tu kā prots? Kā tu nobaidīji, domāju, ka spokojas. Tev kauna nav skaidrīt? Nu, bet par ko kaunēties? Es no upeņu krūmēm gribēju atvasas paņemt. Un tā nesaucas... Nu, nav zakšana. Stādus un puķis var ņemt bez ziņas, tad tie vislabāk padodas. Nu, kam tad tie te vairs tāpat krūmos tie augsts? Mirga ar puiku palika dzīvi. Dzirdēju. Bet viņi taču šeit nenāks. Es arī negribētu dzīvot tādā šausmīgā vietā. Būšot tev tā kā vedekla? Ar mirušu vairs nesalauvās. Edgars ir kritis. Zinu. Kas rokai vainas? Sāp, tirpst, sevišķi pa naktīm. Tā ir lauksīva slimība, bet nav mirstamā vaina. Man pat pastā strādājot rokas tirpst un sāp pa naktīm. Sevišķi labā. Man arī labā. Tas ir no golas laukšanas vai vienkārši no vecuma? Vai tad mēs būtu jau palikušas vecas? Jā, pamēģini aiziet uz zaļumbau, redzēji sēdēs malā kā veca beka. Es domāju, ka es... Domāt tu var daudz, bet savu miestu nepiemānīsi. Zini, uzlej uz sakapātiem kasteņu bumbuļiem šņabi. Dzimtenīt arī der. Un vakaros ierīvēja plecu. Tu redzēsi, man palīdzēja. Viņš tāpat Marija samācīja. Lai viņai viegli pelni. Runā, kā abas esot sadegušas. To neviens skaidri nezina. Kaut kā neomalīgi. Es iešu. Es jau arī ilgi nekavēšos, kādas pāris stādiņas vēl, un tad jau būs gan. Un neesmu jau tas cilvēks, kas pēc mantas dzenas. Nu, bērns neņem krūtis, es nesaprotu, ko lai es daru, nu. Viņš neēd. Mirga, tev nav vairs pīri vienkārši, ne? Kā jūs to zināt? Saki tu. Man piens pazūd, kad tavu māti nozag Janelu, un es visu nakti meklēju viņu. Kuš, Mirga, nu kuš? Neraud, neču. Mans puika tur bija tikpat liels kā tavējais tagad. Mēs ar Jūru braucām no pilsētas. Un es apsēdos uz cēlumu, lai pabarotu bērnu. Pēkšņi sapratojās zirgs un Jūras aizskrietās pakaļ. Pienāca tavu māte, paņēma Janelu uz rokām un es sēdēju kā lēmēta. Un tikai vēlāk atrapos. Un tad tādā pašā rītā kā tagad es viņu atradu klētī pie vīrtēva mirušā kājām. Zirgs bija nositis. Ko? Jēkabu man vīrtēvu. Jāni taču vēl dzīves līdz šai baltai dienai. Tik daudz nelaimes. Naida. Un es arī tam padevos. Es drīkstēšu pie jums palikt. Man nav vairs kur iet. Tavs bērns ir mans mazbērns. Nu ko, mājas līdz gatava? Jā, ir laba vieta. Jau pārbaudīt. Krievs neatrada, gan jau vācietis ar neatradīs. Mēs ar Albertu turpat netālu gājām vēžot, vajadzētu paskatīties. Varbūt tagad tur vēžu, ka čumu un muģu. Gadiem neviens nav gājis lūkot. Alberts jūs ņēma līdzi, bet mūsu ar Edgaru ne. Jūs bijāt par maziem. Tagad Edgaram pašam dēls, bet viņu vairs nav. Kaut kā nerīmējas. Viņš tik ilgi bija prom.
Vispirms ģimnāzijā, tad Rīgā, tad frontē. Es jau biju pieredzis, ka viņi nekad tikpat kā no mājās. Un tad pēkšņi, kā no skaidrām debesīm klāt, izjauc visu kārtību un atkal prom. Es nebrīnītos, ka kādā jaukā dienā viņš atkal būtu klāt. Un tu jau sāc. Brīnumi nenotiek. Tev jau labāk zināms, es jau frontē neesmu bijis. Kaut gan man tā mālējas, ka tur tā īsti saskaita dzīvos, nevis kritušos. Tas, kas ir dzīvs, tas ir ierindā vai hospitālī. Laikam. Laikam tā. Bet kā tad Alberts? Ne īsti dzīvs, ne īsti miris. Man liekas, ka Alberta nošāva te pļavā pirms kara. Ko mēs taču te visu pārmeklējām. Nekas neliecināja, ka... Bet ar māti labāk par to nerunāt. Enī paredzēja, ka Alberts atgriezīsies. Labāk, lai cer. Viņai tā vieglāk. Nomet smēķi. Fronte pārauta, vācieši atkāpjas, pēdējais laiks doties prom, ja negribam palikt pie krieviem. Negribam, jau negribam, bet Nekādu, bet rīt mazā gaismiņā brauksim garām. Esiet gatavi. mums maziņš bērniņš uzradies. Ko? Pļavā atradām gandrīz nobeigušos. Labi, kā aizbraucām uz darbdeķiem, kad ieraudzījām dūmus. Nes kas ar sievietēm noticis. Enija un Marija vai nošauts vai sadegušas. Nu pašas vainīgas. Ko laida bandītu savā mājā? Nu pie viņām tak nāca katrs, kam vajadzīga dakterēšana. Nu, ja meža brālis prasa, nu ko lai dara? Ziņot vajadzēja. Nošautu. Dari tā šau no vienas puses, dari citādi no otras. Kur lai glābjas? Nu katram par saviem darbiem jāatbild. Nu, tagad jums iznāks izaudzināt. Izaudzināsim, kā citādi. Izaudzināsim. Tad jūs esat pārdomājušas. Tā iznāk. Kur tad mēs ar mazu bērnu? Viņam piens vajadzīgs. Nu, mēs vienu govi ņemam līdzi. Varētu jau. Nu jā, bet cik tad tālu? Pāri jūrai? Ak, Dievs, mājas paliek mājas, kas mūs tur svešumā gaida. Nu, salda dzīve jums pie krieviem nebūs. Viens dēls krita vācu pusē, otrs. Vai tu tiešām, Ieva, necerēji viņu satikt tai pusē? Ja viņš krits ir gūstā pie krieviem, tad viņš var atnākt no otras puses. Ceļš uz mājām zināms, svešā malā, rokas stiepienā var aiziet garām. Nu, tad ar Dievu kaimiņienes. Mēs laikam šovakar brauksim. Rīt var būt par vēlu. Ar Dievu. Labi. Ar Dievu jums, palicējiem, bet mēs atgriezīsimies. Tikko karš būs beidzies, Angļi un amerikāņi pagriezīs ieročus otru pusi. Nu, visu labu! Ar Dievu. Ar Dievu! Lai jums Dievs stāv klāt tālajā ceļā. Žēl palika. Labi kaimiņi bija. Nezinu, vai nepārsteidzās. Atstājiet savu māju un sevi. Liepa zina, ko dara. Droši vien prātīgāk būtu bijis braukt. Nē, es iedomāties nevaru nārbuļus atstāt. Nē. Un ja arī atnāks tie angļi, amerikāņi, būs labi.
Labi, ka vismaz paši dzīvo ar māju veselu. Zenīt lielgabali vairs nešauj. Diez, ko tas varētu nozīmēt. Es tev atnesu, ko palasīt, ja gadījumā ilgāk jāpaliek. Rokdarbi veciem un jauniem. Uvi, es nesaprotu, kāpēc nevar palīdzēt ievainotiem. Karā katrai pusē ir sava taisnība. Un labi, ka tevis nebija mājās. Agrāk es ticēju, ka ar mani nekas ļauns nevar notikt. Tagad es esmu viena. Nerunā tā, Mirga. Tu neesi viena.
Mēnārds jūtas pļaumišanā jāiet rudus pļaut. Cilvēku pabaz. Iztiksim tāpat. Es pļaušu, jūs ar Jadvigu sesiet kūlī. Bet mēs nepaspēsim, vajadzētu kaimiņu paaicināt palīgā. Nav vairs kaimiņu. Jāni, ko tu man nemaz neaicini palīgā? Es taču arī varētu strādāt, ko? Tu jau neesi radusi. Varbūt lauka darbs nes neprot. Vai tu nu man cieta galva? Vajadzēs paņemt no mammas kādu blūzi ar garām piedurknēm. Tas tādi rokas vienās asinīs. Jā. Nē, viņa nenāks. Viņai ar viņas rokām tagad slikta ciešana vedas. Kādam ir jāpaliek mājās. Tagad visādi te vazājas. Labi, tad es iešu kazas pārsiet. Uz pļauju. Jāni! Jāni! Сами-то живы? Почему не радуетесь? Радуйтесь! Радуйтесь! Петя, займись лошадью. Хорошие кони! Mēnārd, ved zirgus prom. Tūlīt jūksim mašīnā iesapļaut. Чего он говорит? Rudzi jāpļauj. Надо плевать хлеб. Чё он несет-то? Ты что, не знаешь, что война, что ли? Знаем, знаем. Раненых везти надо. Мы твоих коней забираем. Реквизируем. Стой! Стрелять буду! Для чего? Кони дороже собственной жизни. Пошли. Не кулак ли он часом, а? Они тут все на колоков похожи. Скотину-то кормят, а рабочему человеку хлеба жалеет. Эксплуатирует только. Ну, Подержи. отвоевалась, милая. Угу. Но! Здрасте, бабуля! А хозяин-то молодец. Хороших лошадей откормил. Мы с такими лошадьми до самого Берлина доедем. Прощайте! Прощайте, прощайте. Kas te notiek? Kas? Vācieši aizgājuši, krievi atnākuši. Kas tas tāds? Krievu zirgs.
Эмил? О, Эмил! Привет! Tevi jau nevar pazīt. Kur barda paliki? Kur palika? Mežā palika. Un kur tevi atkomandēja, ja? Вот не думал, что когда-нибудь вернусь в Латвию. Семья? А война кончится, всех сюда и перевезу. О, молодец. Paklau, Jāni, ja zālājs mēslo ar vircu, tad mēslojums jāpapildina ar fosforskābiem mēsliem. Kam lielāka rocība vajadzētu mēslot ar mākslīgajiem mēsliem? Mēsli. Krievi atnākuši. Var nākt mājās. Nezinu, kā mēs rudus nopļausim. Tie krievi mirnas, saimnieki. Vai jau nav nemaz krievi? Droši vien atņemt cilvēkiem tāpat kā mums atņēma. Paldies, saimnieki. Tas lielais meldis ir vārds trofeja. Īsts kara zirgs, bezumnieks. Pagaidi, ieliešu taviem bērniem zupu. Paldies, saimnieci. Es nesaprotu, kā tie cilvēki tos lopus tā var nodzīt. Kur gan viņi skatās? Kakls, viss jās. Mušas krīt visu. Pats aiziet nespēja. Pirmīgi jāzinās, ka tāda vēl nav samērā. Gan sadziedies. Otram klībējam ar norāvu pakalu. Zirgs nepareiz apkalts, viena nagla iedzīt līdz dzīvai miesai sāpē, tāpēc arī klibo. Vēl jau nevar zināt, ko tie mirlas vispār prot. Ar labvakar. Un vecu zirgu pie darba ļoti grūti pieradināt. Kas jaunībā sāc sloderēt, to tu nekad neizmācīji. Beidz vaimanāt! Paldies. Uvem nevajadzēja aiznes kaut ko pēst? Nē, viņš guļ, lai viņš izguļās. Tu nenāc iekšā un netraucē, kamēr es pati nepasaucu. Ko viņi tik ilgi pēc tā līdara? Sacīja, lai netraucē. Bet tas zirgs gan kā zvērs. Laikam bieži situši. Es iešu apstīties, ja nu viņš pēkšņi viņai iespējas. Pagaid, nē.
pagaidīsim jau. Ja būtu spērs, būtu kliegus. Varbūt buras? Buras, tu ar tādu vecu beteni. Pēdīs mēs tu tās muļķības. Nu, bet Brūnis drīz vairs neklibos. Otram ar vajadzētu iedot vārdu. Kas tur ko daudz domāt? Brūnis ir. Otrs būs melns. Brūnis un melns, ko saki? Tu gan kā čigāns, kas saimniekam labu zirgu izmānījis. Man žēl savējo. Pie darba jau bija pieredināti. Dziedu vai raudi, kas noticis. Krievi varēja paņemt mūsējos un vietā neko neatstāt. Jāni, tu pīpē? Ko tu nebrīnies, kā Uve pīpē? Uve, tu pīpē? Es jau gribēju iet skatīties, vai tu vēl dzīve. Nu? Jūs neviens klāt viņam neiet, it īpaši Meinards. Es pati viņu ārstēšu un kopšu. Tad tas būs tavs zirgs. Mums ciemiņi atbraukuši. Operatīvais pilnvarotais Stavrovskis. Atbraucam iepazīties. Mums jāzina, kādi ļaudis pagastā dzīvo, ko katrs vācu okupācijas laika darījis. Uzrādiet mājās grāmatu. Es esmu pagasta partorgs Valters Eitiņš. Labdien! Es gribu arī zināt, kādu palīdzību pagasts no jūsu saimniecības varētu iegūt bezsaimnieku lauku nokopšanā. Jūs zināt, ka padomu valstī ir vajadzīga maize, un ne grauds nedrīkst no kristu zemēm. Mums pašiem ir grūti. Krievu karavīri mums atņēma zirgus. Runāsim precīzi. Rekvizēja fronts vajadzībām. Tur neko nevar darīt. Viss uzvarēja. Kas tad mums te ir pie dzīvības un veselības? Katrīna Nārbulis. Kur viņa ir? Savā istabā. Bet kur tad vīrs, viņas dēls? Miris. Jau sen. Tur viss ir rakstīts. Jā, ir. Bet kas ir Alberts? Mans otrais vīrs. Kara sākumā pazuda. Aizsargs bija, meža ieskrēja. 41. gadā gaidījām, kad no pļavas iznāks. To lietu mēs vēlāk pārbaudīsim. Kā jūs tiešām varētu pārbaudīt? Nu, tad tālāk. Bet vispār jūs esat kulaka saimniecība. Pēc zemes platības tas pirmkārt. Un otrkārt jūs eksploatējat algotu darba spēku. Padomu Savienībā ir aizliegts eksploatēt cilvēkam cilvēku. Kaut kur taču viņiem ir jāstrādā. Ja viņi citu darbu neprot un savas zemes viņiem nav. Iedosim visiem zemi, visiem darbu. Tā ir sociālisma priekšrocība. Edgars Nārbulis. Karitis karā, Latviešu leģionā. Fašists. Un tu? Dezertēju. Malacis. Jāstāsti taisnību. Tagad dosim tev iespēju pakarot sarkanajā armijā. Izpirkt brāļa grēkus. Tā jā. Kas tu tāda esi? No kaimiņu mājām.
No tām, kurš šucmaņu nodedzināja? Jā. Meiteni, tev jābrauc mums līdzi. Kāpēc? Es neko ļaunu neesmu izdarījusi. Jāpalīdz apzināt liki. Tad Uve brauks man līdzi. Lieki cilvēki nav vajadzīgi un skats arī ne visai. Viena es nebraukšu. Labi, braucam. Товарищ майор, я привез родственницу сожженных женщин. Че так долго? Jūs nenāciet līdzi. Palieciet mašīnā. Ejam! Ejam! Убери от меня эту собаку, сколько раз тебе говорить? Виноват? Здравствуйте. Кто они вам были? Māte un vecāņāte. Вы извините, но я вынужден вас попросить посмотреть, но надо опознать. Хорошо. Es negribu to redzēt. Спасибо. Я понимаю, там смотреть не на что. Работа для эксперта. Скажите, вы были связными у партизанского отряда? Можно? Да. Спроси у нее, они были связными у партизанского отряда? Tu biji sakarniece partizānu nodaļā. Es? Jā. Kāda sakarniece? Jūsējie vedi pie mums ievainotos vecmāmiņa ārstē, un mēs ar mammu palīdzējām. Говорит, что нет. С бабушкой лечили... Понятно. А сколько человек жило в этом доме? Cik cilvēku dzīvoja mājā? Mēs 3. 3. Un vēl mans dēliņš. Еще сын. А где он? Viņš ir mazs. Маленький. Угу. Спроси у нее, помнят ли они имя партизана, которого лечили? Partizānu vārds, kurš dzīvoja pie jums. Foma. Foma? Foma, Gūsteknis. Viņš dzīvoja Nārbuļos Vācu laikā. Да, пленник, жил в Нарбуле в немецкое время, а командир партизанского отряда Dundelis тоже это говорит. Это правда. А Gūstekņus arī eksploatējat? Attutojām, pabarojām. Prasiet Vasilijam, viņš arī bija partizānos. Un paprasīšu. Viņš pat mammai sveicienus sūtīja. Спасибо. Я, наверное, еще раз вас вызову в город. Спасибо. Pagaidiet! Pagaidiet! Bet ko ar viņām? Ko ar mammu, vecumām? Mēs viņus gribam apbedīt, un Tomu Что с arī. ними делать? Бабушкой, матерью похоронить? Экспертиза, проверка, отвезем их в морг, ну, а потом объясните. Поехали! Mēs apglabāsim ar vajadzīgo godu. Visi uzzinās par fašistu zvērībām. Nē. Negribu. Foma Severjanovičs Nikишkin zīmīs stālu no šīm vietām, bet kritis
varoņa nāvi, cīņoties par padomju Latviju. Viņš bija drosmīgs cīnītājs un lielisks piemērs pārējiem partizāņu vienības biedriem. Arī nāvi acīs skatoties, viņš saglabāja uzticību savai socialistiskajai dzimtenei. Nezveru fašistu raidītās lodes izdzēsa viņu dzīvību. Sarkanarmieši mirst, bet nepadodas. Biedri, mēs atvadāmies no mocekļu nāvēm mirušajiem. Marija Paspārne un Enija Kalnavēvers bija pagastā iemīļotas ārstētājas. Viņas visu mūžu smagi strādāja un izbaudīja darba ļaužu pazemojošo stāvokli. Gods un slava varoņiem! Nāve vācu okupantiem! Un kā ir teicis mūsu tēvs un skolotājs, ģeneralīsimus biedrs Staļins, mūsu lieta ir taisnīga, mēs uzvarēsim! Kurš mums jāņem? Vidējais. Es arī nekad neuzzināšu, kurā zārkā mamma, kurā vecmāmiņa. Aizmiga? Beidzot. Nāc, es uzlēju īgriešu tēju. Uz nakti, lai ir mierīgāk ietersim. Es bieži atceros to reizi, kad es ieciru tev pliķi. Toreiz, kad tu kāp lejā no Edgara istabas. Tu paskatījies uz mani ar tādām acīm. Es neatceros. Nemānies, nu. Es to biju pelnījusi. Man toreiz nevajadzēja palikt pie Edgara. Man sāka roka tirpt, un es domāju, tu esi man nobūrusi. Es taču nemaz neprotu būrt. Es to toreiz aiz dusmām izdarīju. Vecmāmiņa man tā arī nepaspēja neko iemācīt. Man sievas stāsta, ka viņām arī rokas tirpstot. No darba, no vecuma.
Veltīgi es tevi esmu apvainojusi. Un es gribu, lai tu zini, ka es neturu ļaunu prātu uz tevi. Edgars bija izvēlējies tevi. Un pirms došanās uz fronti viņš gribēja tevi apprecēt. Es zinu. Viņš tevi neapprecēja manas dēļ. Es baidījos, ka es nespēšu tevi pieņemt. Bet mazais Jurīts, kad viņš pasmaida, ai, Dievs ar visu. Kas bijis? Labi. Rīts gudrāks par vakaru. Ieva, es varētu mēģināt tevi ārstēt. Kaut ko no vecmāmiņas es tomēr esmu iemācījusies. Tik žēl, ka tā melnā grāmata sadeg. Ai, paldies Dievam, melno grāmatu nevajag. Nē, tā jau nebija nekāda burvestība grāmata. Parasta klāda melnos vākos. Vecmāmiņa tur pierakstīja savus receptus. Bet tas nekas, es lūkotu atcerēties, ja vien tu man uzticies. Ar labu nakti. Ar labu. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Saslaucīt. Nevar saslaucīt.